Labrīt, labdien, labvakar, lai arī kurā vietā un laikā klausieties šo podcastu vai skatieties to. Man, Kārlim Menziņam, ir prieks būt kopā ar tevi. Un man Jānim Bekaram, kā parasti arī ir prieks būt parasti, es teiktu, otrā pusē, bet blakus Kārum šajā gadījumā esam izvēlējušies neierastu vietu, kurā ierakstīt un filmēt šo podcastu. Tiem, kas ir ieslēguši to ar video, es teiktu, pievērst uzmanību. Atrodamies mēs kādā autosalonā pie viena no dīleriem, un ir redzams mūsu fonā tiem, kas savukārt neredz. Brūni krēsli, gaiši brūni, man liekas, eleganta krāsa. Bišķi stūrītī ir stūra, ja kāds saprot no stūrēm. Jā, stūrē ir redzams, te drusku krāsa atšķirība, ir drusku melns arī stūrē. Un tātad tie, kas skatās, kas ierakstīs komentārā, pirmais uzminēs šī auto zīmolu un modeli, saņems no šī zīmola nelielu dāvaniņu, ļoti funkcionālu, patiesībā, nevis dāvaniņu, bet dāvanu, absolūti funkcionālu. Un podkāstu beigās mēs arī atklāsim, kas ir šis par auto, kas šis ir par modeli, un kontekstā ar to arī, kāpēc mēs vispār šeit esam un kāpēc mēs rakstam šeit. Bet sāksim mēs droši vien ar valsts galveno ziņu, kas ir notikusi pagājušās nedēļas laikā, vai ne? Vispār šis tāds periods, māja vidus, ir ļoti ziņām bagāts no tāda aspekta, ka tiešām daudz kas notiek. Tāpēc šī podkāsta laikā mums ir tikai 5 galvenās tēmas. Sāksim ar to pirmo lielo Latvijai svarīgo. Mums ir palaistas subsīdijas atkal. Šī skaitās nevis vecās turpinājumus pēc likumiskās izprašanas, bet šī ir jauna. Tas nav vienkārši piešpice, kā man sākumā likās, ka būs. Tas man ir tas lielākais pārsteigums pašam. Jā, pašlaik ir piešķirti 40 miljoni, jeb iezīmēti šie 40 miljoni, kas būs atbalstam. Atbalsts ir sācies, un patiesībā mēs varam teikt, ka šodien ir pirmā diena, kad atbalsts jau tiek stiprināts automašīnām. Kārlis tūlīt droši vien pateiks, cik uz šo brīdi, kas ir pirmās dienas, agra pēcpusdiena, cik daudz no šiem 40 miljoniem jau ir apstiprināti. Mēs redzējām agrā rītā, tie jau bija diezgan liela summa, tagad ir Kārlis. Tagad ir 317 000 pa šo pusotru dienu. Būtībā vakar saņēma pirmie šo subsīdiju atbalstu no valsts elektroauto iegādai. Un vakar bija gandrīz 200 000, un tagad mēs ierakstam to 2:30. Tātad puse dienas ir pagājusi darba dienas, un ir vēl 100 000 nākuši klāt. Tā kā pirmās dienas ir ļoti iespaidīgas, ļoti daudz gaidīja. Vēl jāsaprot, ka daudz gaidītāju ir vēl procesā. Ne visiem tirgotājiem jau ir paspēts apstiprināt. Jā, tikai daži tirgotāji apstiprināti, vēl nav visi apstiprināti. Viņi tur rindas kārtībā apstrādā katru tirgotāju. Varbūt tas tur kādam ir vēsturē kaut kas bijis, tāpēc tur papildus informāciju vajag. Vai arī šis ir pilnīgi jauns tirgotājs, tad atkal tur papildus informāciju vajag. Bet visiem būs, kas pieteikušies un kam nav nekāda, no likumiskās izpratnes, viņi ir normāli tirgotāji. Visi tiks apstiprināti. Un tad otrs, ko vakar es dzirdēju, Swedbank pateica, tas bija ne man gluži teica, bet tur es noklausīju šo sarunu. Kārlis noklausās sarunas, izrādās. Man ar dzirdi viss kārtībā un sirdi arī. 300 pieteikumi jau stāvēja uz galda, vēl bez mašīnas konkrēts. Bija vienkārši pieteikumi. Iespaidīgi. Bet atgriežoties pie atbalsta, atbalsts bija tas, ko man liekas ļoti daudz gaidīja. Bija redzams arī pēdējo pāris mēnešu tāds viegls kritums tieši tirgošanā, jo cilvēki gaidīja, kad beidzot sāksies tas atbalsts, kad būs tas moments, kurā šis atbalsts būs aktīvs. Arī to tirgotāji daudz teica, ka klienti nāk, mašīnas grib izvēlēties un saka, nē, mēs zinām, ka atbalsts tūlīt kaut kad būs, mēs drusku pagaidīsim. Un tas brīdis ir pienācis, tā kā tie, kas ir bijuši domā, ka jāiegādājas šī automašīna, tie var doties pie kāda no tirgotājiem un runāt jau par automašīnas iegādi ar atbalstu. Es domāju, tieši šīs dienas ir tādas ļoti interesantās, jo daudzi autoražotāji jau no rūpnīcas vai no importētāji iedeva mazu atlaidīti, kamēr sagaida atbalstu. Un šobrīd tas periods, kamēr vēl tas atbalsts no importieru vai ražotāji ir, un EKI atbalsts ir palaists. Tā kā šajās dienās vēl viņi pārskrien pāri, tā kā viens otram var komplementēt. Potenciāli, jā, var dabūt gan atbalstu un atlaidi, kur droši vien pēc tam nevarēs dabūt. Te Kārlim gribas pievērsties vienai lietai, kuru ar man tur vien preslūdzu komentēt. Daudzi redz, ka elektroautomašīnām cenas ir kāpušas, un tur jāsaprot 2 faktori.
Viens nelielais faktors ir, protams, ka ir daži negodprātīgi tirgotāji, kur tu cenšas izmantot. Nevaram vienkārši, nebūs visi balti un pulkaini. Protams, un jo tas tirgotājs varbūt ir mazāks un kuram mazāk rūp viņa reputācija, jo vairāk tāda situācija varētu notikt. Jā, bet vienlaikus atkal tie, kas tirgo jaunas automašīnas no salona, viņiem jau ir importētāji dotā cena. Viņi nedrīkst augstāku vai zemāku. Viņi drīkst zemāku, viņi nedrīkst augstāku laist. Te ir jāsaprot, ka ir kaut kādi dīleri, kuriem importētājs, un pat dažiem rūpnīcas, kur atrodas Āzijā, piemēram, ir devusi papildus atlaidi, tāpēc, ka mums beidzās atbalsts, un viņi bija gatavi iedot papildus atlaidi tikai, lai tas stoks, kas ir, lai viņš kustētu. Jā. Lai nekrātos mašīnas rindā. Bet es gribu pievērst vēl otru uzmanību, ka tā situācija nav tik vienkārši to cenu kāpumu, jo patiesībā mēs skatāmies Eiropas visu šo situāciju, tad, kad pieslēdzās galvenais elektroauto tirgotājs Mr. Donalds. Man patīk, es X1 viņu nosaucu par Trumpampiņu. Tas ir labs. Mr. Donalds Trumpampiņš. Konkrēti, viņš pieslēdzās degvielas cenas korekcijai. Tajā brīdī pieprasījums Eiropā otrreizējā tirgu nenormāli uzkāpa tieši uz elektroautomašīnām. Un pašlaik tā ir tā problēma, ka elektroautomašīnu ir ļoti maz piedāvājumā, izsolēs, kur parasti visi tirgotāji iepērk šīs automašīnas, un cena ir uzkāpus par 20–30%, un tam Vācijas, Beļģijas, Nīderlandes tirgumu nav nekāda sakara, vai Latvijā ir piešķirts atbalsts, nav piešķirts atbalsts, tas ir Eiropas tirgus, no kura, diemžēl mēs esam ietekmējoši, un tajā brīdī, kad liekas, ka kāds tirgotājs ir pacēlis cenu pārāk augstu, ir iespēja pašiem iegādāties šo automašīnu arī no izsoles vai no kāda tirgotāja, piemēram, tā pašā Mobila B. Tajā brīdī, kad jūs nezināt, pie kura tirgotāja vērsties, kurš jums viņu atvedīs, kurš noformēs šo atbalstu, sazināties mani, Kārli, paprasiet mūsu Discordā, mēs ieteiksim uzticamus tirgotājus, kas jums mašīnu nopirks, atvedīs, noformēs atbalstu. Ar ko mums ir bijusi pozitīva pieredze vai nu pašiem, vai esam dzirdējuši pozitīvu pieredzi. Nav tā, ka mēs kādu speciāli lobētu, mēs vienkārši ir sarakstīņš, kuram mēs uzticamies. Tas arī viss. Un atkarībā savukārt arī no tā segmenta. Mēs pat zinām tādā līmenī, ka jūs pateiksiet, ko jūs taisieties nopirkt, mēs aizsūtīsim pie pareizā tirgotāja. Jo ir tirgotājs, kas specializējās varbūt uz kaut kādām drusku dārgākām, jaunākām, kāds, kurš specializējās drusku uz tādām lietotākām un vecākām. Mēs viņus zinām, mēs varam atsaukties cilvēkiem, kuriem reputācija rūp, līdz ar to viņi netaisa problēmas, un ja ir, tad viņi viņas risina. Jo problēmas var gadīties jebkuram, galvenais ir, vai viņš risina tās problēmas. Tā kā atbalsts mums ir devis lielu tādu atspērienu, es domāju. Ilgi gaidītu pie tam. Vai ļoti, ļoti ilgi gaidītu. Jau bija viens brīdis, kad likās, ka atkal jāturpina būs gaidīt, bet tajā brīdī, kad bija šis ministra kabineta balsojums, tomēr pozitīvais, man bija milzīgs prieks, jo vēl izskatījās tās dienas rītā toreiz, ka tur vēl nesaliksies viss kārtībā. Tā kā Jā, bet tas jau nav viss. Jau sanāk pēc 2 mēnešiem, atkal ver vaļā, ir jātaisa labojumi, un attiecīgi šobrīd palaida tādu, kāds bija iesniegts, lai tad pēc balsošanas sanāk pēc 3 mēnešiem izlabot tās kļūdas. Jā, satiksmes ministrija to uzstāja uz vairākiem punktiem. Viens no tiem ir tieši hibrīdu atbalsts. Jā. Tajā hibrīdi nebūtu jāatbalsta. Tā nebija tikai satiksmes ministrija, gan visas ministrijas dokumentēja, ka hibrīdiem jābūt ārā. Tas ir taisnība, bet tajā ministra kabineta sēdē satiksmes ministrija bija tā, kas uzstāja. Šodien mēs esam vispār diezgan leģendārām dienāri ierakstām, jo mēs ierakstām 4. kad ir Saeimas sēde, un iespējams jau rīt mums būs jauni ministri, ja šodien tos apstiprinās. Tad skatīsimies, kāds būs jaunās satiksmes ministra uzstādījums, jo, protams, ka tieši personāla uzstādījums arī tur ir svarīgs. Ļoti, ļoti. Un tā kā 6. jūlijā Kemam ir uzdevums pārskatīt, tur ir diezgan daudz punktu, kurus pārskatīs un izvērtēs. Es domāju, ka par to mēs podkāstā arī runāsim tālāk, nākamajos vai tur pēc 2 mēnešiem mēs parunāsim, kas ir bijis izvērtēts, kāda ir tie secinājumi, jo arī to mēs uzzināsim, arī droši vien mūsu viedoklis tiks prasīts, jo mēs arī bijām vieni no tiem, kas tur kaut ko nesaskaņoja, kaut ko saskaņojām, kā Latvijas elektroauto biedrība, tieši ar šo atbalstu, un mēs arī bijām tieši ļoti līdzīgā pozīcijā. Man arī bija ar satiksmes ministru vairāk šīs sarunas, ka arī mēs esam, Kemam sakam, jā, mēs esam gatavi atbalstīt, lai atverās programma, bet ar nosacījumu, ka pārstāvam tālāk programmu. Mēs viņu uztaisam labāku, jo pārstrādāt no sākuma bija skaidrs, ka tas prasīs par daudz laika, un mums arī ir daudz iebildumi un komentāri par šo programmu, bet
daram, ejam uz priekšu, un mēs globāli droši vien esam virzīti uz to, ka vienkārši ejam uz priekšu. Nu jā, tā teikt, šīs jau ir nianses. Tas galvenais paliek tas pats, bet lūdzu, ja jums ir kādi vērtīgi komentāri par šo, lieciet iekšā tos zem šī video, vai tas ir Spotify, vai tas ir YouTube. Tur es noteikti skatos aktīvi, kādi komentāri tiek ielikti. Pārējās platformās mazāk aktīvi, bet šīs divas platformas noteikti ielieciet komentāru. Nu, ja komentārus linkums, tad īkšķīti ielieciet uz augšu. Būs arī labi. Tā ir vēl viena lieta, par ko mēs esam runājuši. Mums gribās, lai mūsu podkāstu var atrast arī tie, kas viņu ikdienā neklausās, lai tas, angliski tas discovery iet tālāk un tie cilvēki ierauga mūs un mēs sasniedzam vairāk cilvēkus. Man gribētos par to komentāru, ka mums patīk, ko iet uz priekšu, mums arī pašiem iet uz priekšu. Ejam uz nākamo tematu, kas ir arī viens burvīgs Latvijas mēroga pasākums, es pat teiktu svētki savā ziņā. Es teiktu, grandiozākais nozares pasākums šajā ziņā. 3. gadu jau notiek. Un noteikti iesaista lielu daļu sabiedrības, no tāda aspekta, kas ir gan žūrijā, kas ir iesaistīti no tādas organizatoriskās viedokļa, gan arī, kad cilvēks var pats aptaustīt visu apšķirtīt. Sākam atgriežamies atpakaļ vispār, par ko mēs runājam. Jā. Mēs runājam, ka šajā pagājušā nedēļā sanāk startēja Latvijas e-auto 2026-27 konkurss. Notika publiskā prezentācija, kas notika ēkā, kas saucās... Šis konkurss, es drusku pastāstīšu par konkursu. Jā, tad šis konkurss ir elektroautomašīnu ikgadējais novērtējuma konkurss. Piedalās jau 3. gadu faktiski ap 30 automašīnām, kām tur kur gadu, vienu vairāk mazāk, ar 30 žūrijas locekļiem, kas ir katrs ar pilnīgi citu backgroundu, un līdz ar to mēs spējam tā kā nodefinēt šo vidējo aritmētisko sajūtu par mašīnām un viņas relatīvi objektīvi novērtēt. Tātad mums notika šī konkursa atklāšanas pasākums tēzē. Jā, tad tajā tēzē vai kaut kā tajā smukā koka ēka, kas ir nesen pabeigta, tā kā brauc caur Purciem tālāk Ikejas virzienā. Tur pirms tā apļie ir tāda superforša koka ēka, man viņa katru reizi patīk, es uz viņu skatos. Man prieks skatīties. Un man tagad bija prieks, ka sanāca arī izstaigāt, un tiešām iespaidīgi ir iekšpusē. Tad jā, tur bija atklāšanas pasākums, kas varbūt ir mazāk interesants no tāda kopējā viedokļa, bet tas, kas bija tiešām interesanti, mums bija arī pirmās testu dienas, tātad bija vesela diena, kad mēs visi žūrijas locekļi, ņemot šīs gandrīz 30 automašīnas, braucām virzienā uz Igatas pili, mainoties pa vidu, ejot uz priekšu pa mašīnām, un tad braucām atpakaļ. Sākām mēs to visu biķernieku trasē, braucot pa kartinga trasi, testējot tās automašīnas sākumā trasē, un tad tā kā real world tajos apstākļos. Jā, un jā, tu pagājušajā gadā nedabūji izbaudīt šādu veidu pasākumu, bet šoreiz tu tiki kartingos mainīties, izbraukāties pa interesantākiem apstākļiem nekā ikdienā, un pēc tam jau, protams, kādas pa ceļam notiekās. Jā, pagājušajā gadā es biju tikai uz lielajiem testiem, kas ir rudenī. Es biju drusku ārpus Latvijas, šoreiz man sanāca, un kartinga trases te var dot tādas papildus iespējas salīdzināt, it īpaši tās automašīnas vadības tiešās sajūtas. Nu jā, kāds ir, tā, kad tu ikdienā netestēsi, ko nozīmē, ieskrien joslā, uzreiz ieņem to ātrumu, bet kartinga trase ir tieši tas, kur šāds ikdienas elements tev tiešām arī ir no svara. Nevis no svara, bet iespēja to pārbaudīt. Bija ļoti interesanti salīdzināt, cik it kā līdzīgas mašīnas dažādi uzvedās pie tādiem apstākļiem. Teiksim, es pārkāpu no Kias uz Mercedes, uz BMW, un tā kā no ārpuses, ja tu skaties tīri ignorējot, kāds ir emblēma priekšā, tā visas liekas līdzīgas mašīnas, bet tajā brīdī, kad tu izbrauc ar viņu šādos apstākļos, saproti, ka ir tās niansītas, kas katram brandam tomēr ir savējās, un pat atšķirās starp modeļiem, kas it kā ir cenā līdzīgi, bet viens modelis uzvedas tā, un otrs šitādāk.
Jā, tas ir tas pašā sākumā ar to runājot par trasu, droši vien, ka mums jārunā vairāk par šiem iespējām, tad man bija ļoti interesants tas salīdzinājums. Pirmais bija BMW iX3, klase. klase. Un nākamais bija, ko man negribās teikt par klase, bet kas bija Mercedes GLC, kas ir vistuvākie konkurenti. Viņi noteikti plecā. Kas ir pašlaik nevis tikai Latvijas auto. Visos starptautiskajos konkursos pašlaik šīs automašīnas stāsies blakus vienotrai. Noteikti tas lielākais salīdzinājums vienmēr būs BMW pret Mercedes. Šogad uz rudeni mums pievienosies trešais konkurents, kurš vēl nebija. Jā, bet viņš tipiski nav šajā sacensībās. Jā, bet šogad es domāju, ka ņemot vērā to lielo hypu, kāds ir, tad Volvo EX60 nostāsies viņiem blakus. Tā tam vajadzētu būt. Pasūtījumu skaits pašlaik ir milzīgs, un Volvo rūpnīca Torslandā jau saprot, ka viņi netiks galā ar to apjomu, cik viņiem pašlaik sūta šīs automašīnas. Tā kā es domāju, mēs visi gaidām, rudens testos nāks klāt arī šis Volvo, jo viņš vienkārši fiziski vēl Latvijā nav pieejams, arī importieris nevarēja sagādāt viņu. Tad pašlaik man šie divi bija automašīnas, kuras braucot pa ceļiem ikdienas, mēs viņus liktu ļoti tuvu un ļoti līdzīgi uzvedībā. Jā. Tad pa trasi braucot, tieši tas bija tas moments, kurā varēja sajust šo atšķirību. Tā atšķirība bija jūtama tieši no tā, vārds handling ir angliski. Un bija uzreiz nolasāms šis BMW sportiskums un Mercedes komfortas atšķirība. Un uz ceļa viņa nelasās. Uz parastā ceļa. Tik liela atšķirībā, tad tieši tajā trasē, veicot šos dažus dinamiskos līkumus, drusku tas kustības uztaisot, tu saproti, ka viņas atšķirās tās mašīnas. Jā, ir arī niansīte, ko es redzēju braucot aiz. Ne tikai pie stūris tu jūtās niansītes, bet tu redzi arī braucot aiz kāda, kā Mercedes izbrauc līkumu, kā BMW izbrauc līkumu. To es arī piefiksēju, ka bija atšķirības. Bet, godīgi sakot, man tā pieredze bija, es jau iepriekš teicu, ka es no Kia uz Mercedes uz BMW, un man bija pārsteigums, cik daudz Kia ir pievilkuši tieši uz augšu. Šis nebija premium modelis, kā tas bija pagājušajā gadā, kad bija EV9. Šoreiz mēs runājam par krietni piezemētāku EV5. Un man bija tāds, wow, tā kā es negaidīju, ka tik maza atšķirība man būs sēžot pie stūres. Protams, ir podziņas citādāk izkārtotas un ikonas izskatās citādāk. Labi, jā. Bet tīri no braukšanas aspekta es teiktu, ka Kia man bija lielākais pārsteigums, un es viņu no sajūtas, kādas bija manai pēcpusē, braucot cauri kartinga trasei, liktu vienā līmenī ar BMW un Mercedes. Labi, un tagad pārslēdzamies jau ārpus kartinga trases. Kas kopumā no visām automašīnām mēs droši vien uztaisīsim tad, kad būs rudens testi, jo te vēlreiz jārunā par šo mūsu konkursu kā tādu. Tad tests notiek tā, ka tagad pavasarī mums ir viens dienas testi, tad 5. septembrī visi ielieciet kalendārā, pie spices būs publiskā diena, kur katrs varēs atnākt apskatīt tās automašīnas, katrs varēs izbraukt testu braucienus, un katrs varēs nobalsot par šo skatītāju simpātiju. Un tad rudenī mums vēl arī 2 dienu testi, kur mēs uz 2 dienām ar žūriju braucam projām, testējam, mainam, salīdzinām, braucam vēlreiz ar kādu no automašīnām, jo mums liekas, ka mēs ar 2 mašīnām nevaram tur kaut ko izlemt. Un tad par šo pirmo dienu, Kārl, kas tev bija tie lielākie iespējas no automašīnām, kas varbūt bija tās mašīnas, kas tev pārsteidza vai patika, vai kā tu redzi šos modeļus? Pirmkārt, es uzreiz pateikšu, ka es izbraucu ar gandrīz visām. Tādā laika griezumā es biju pats pārsteigts, cik man raiti viss sanāca. Man nesanāca nereiz iekāpt vienā un tajā pašā mašīnā. Tas jau bija tā kā laika ietaupīšanas foršums. Bet vienīgās 2 mašīnas, ar kurām es neizbraucu, bija BYD Atto 3 un Volvo ES90. Tās 2 mašīnas es, diemžēl, neizbraucu. Bet man bija patīkams pārsteigums par MG4 Urban. Pirmkārt, viņš bija šeit, nevis bija jāgaida rindiņā. Viņš jau bija, protams, uz auto izstādi. Un tad, kad zinot viņa cenu un kā viņš uzvedās, tā kā superīgai. Tad, ja nebūtu citi pretendenti šajā cenu kategorijā, jo te mums arī tā balva atkal būs pa 3 līmeņiem, līdz 30,000, līdz 60,000 un virs 60,000 bāzes cenas. Tā kā
man tas būtu tāds praktiskais favorīts. Nu, cena pret iegūto tur ļoti laba. Un tad, jā, mēs jau vienreiz saskicējām, kas būtu, kuri tie uzvarētāji, bet par to, es domāju, citā epizodē mēs parunāsim. Man tāds lielākais tiešām pārsteigums, ko es ņemu, ir Kia EV5. Es jau iepriekš teicu, man bija tiešām wow. Es, protams, neiekāpu vairs atpakaļ, jo es gribēju aizvien citas mašīnas pārbaudīt. Man ļoti patika KGM pickups elektriskais, tīri no tāda iespēja, ka es izbraucu ar elektrisko pickupu. Un ar Kia PV5, jo šī ir mašīna, ko es ļoti gaidu, kas transformēs vieglo kravinieku tirgu, vieglo kravas automašīnu tirgu. Jā, man liekas, tas vieglais komerc auto, un tieši šī Kia PV5 gan, šajā gadījumā mums viņa bija kravas versijā, ar sienu aiz muguras un ar kravas kasti, tad man liekas, ka arī pasažieru versijā tā ir mašīna, kuru gaidām mēs tādā no nozares viedokļa, lai mums parādītos tas segments, kurā bija tikai relatīvi dārgais ID Buzz, kurš arī ir, pēc manas sajūtas, tad ID Buzz ir tāds hipsterīgi, bija arī no Stellantis grupas arī tur bija, bet tas tāds neizteiksmīgs piedāvājums, teiksim tā. Tad šis ir smuks, labā cenā, tehniski ļoti labs, te ir visi ķekši kopā, un man liekas, tas ir forši. Protams, vienmēr var gribēt zemāku cenu, bet, saprotam arī, ka jau bāzīte ir ļoti labi priekš Kijas. Tā kā ar bāzīti būs labi. Un mēs zinām, ka Kia māk lietas, elektrolietas, Kia māk ļoti labi. Un es gribu pieminēt vienu citu mašīnu. Es gribu pieminēt mašīnu, kuru daudz nepieminēs. Nissan Micra. Kāpēc es viņu gribu pieminēt? Tāpēc, ka tehniski tas ir mans iecienītais Renault 5. Vizuāli tas ir Renault 5, bet ar apaļām mikras lampiņām. Bet tā retā reize, kad manā galvā, kad kādu modeli pārtais par citu zīmolu modeli, viņš izskatās ar savu identitāti, un viņš izskatās tiešām labi. Un viņš tāpat kā Renault 5 raisa smaidu, tā arī tā Micra raisa smaidu un raisīs smaidu pat vēl vairāk nekā Renault 5, manuprāt, un man patīk. Man vienkārši patīk. Mēs nerunāsim par tām dārgajām mašīnām, bet, forši. Jā, tu bišķi samulsi, kad es sagrupējos tagad. Bet, tu zini, mēs varam ar izplastu krūti iet. Mēs esam izbraukuši ar Noe klasi, un viens džeks no Latgales nav. Oi, tev jau gribās to, tā teikt, iepilnāt, vai ne? To džeku no Latgales mēs varam pieminēt viņu arī pēc šī, varbūt, tēmas. Un tātad, par ko mēs runājam tālāk, ka šie modeļi, kurus mēs izmēģinājām, kas varbūt tev mazāk raisīja tādas pozitīvās emocijas? Mazāk pozitīvās emocijas bija, tāds nav neviens, kurš teikt, ka šitas gan ir sūds, tā toši nebija. Es biju bišķiņ negatīvi pārsteigts par MG S6, vai tas nebija S6? Jā, S6. S6, jā. 6S vai S6? Man liekas, ka S6. Mašīna visu foršu, bet tā cena tomēr, kad es varu iegādāties divus MG4 Urban pret vienu S6, es neredzu to pievienoto vērtību tajā pusē. Es, protams, izbraucu to mašīnu, viņai ir daudz vietas, un tā kā līdz griestiem man tur tiešām es varu braukt rokas gaisā, tur neskrāpēsies nekas, bet tai mašīnai nevajadzētu maksāt tik, cik viņi maksā. Jā, tā ir viena no lietām. Es uz šo MG4 Urban un S6 prezentāciju biju Frankfurtā, kad atvēra to Frankfurta dizaina centru MG. Un mēs tieši ar vienu no igauņu žurnālistiem arī tajā brīdī braucot kopā šādi tieši, kā tagad ar Kāro sēžam šajā automašīnā, tad tieši ar to S6 braucām, un tas bija tas, par ko mēs runājām, ka jā, tā mašīna ir liela. Viņa tiešām ir lielāka, nekā viņa izskatās. Tas ļoti ietilpīgs. Izteikti dīvaini ir tieši griestu jautājums. Viņa ir ļoti augsta. Super augsta. Jā. Un tā kā liekas, tā kādā busiņā, bet tā nav busiņš. Un, pat šeit, man liekas, mums nav tik tā sajūta vismaz. Tā ir tā lieta, ka tā sajūta ir tāda, ka ir tik augstu. Un otra lieta ir tas, ka tā mašīna drusku ir pa dārga. Tad MG4 Urbans ir ļoti foršs tāds sweet spots. Jā, man ir tieši tas pats vārds nāca ārā. Man liekas, ka
eleganti, gan tas dizains ir pietiekami labs, tā mašīna iet pietiekami labi, nu, tā kā good enough, es teikšu tā. No tajā cenu kategorijā, nu, ļoti labs piedāvājums. Jā, noteikti. Un es varu piekrist arī, ka man nebija neviena mašīna, uz kuru bija tāds, kaut kas, jo tai katrai mašīnai ir ļoti labi savs klients, ir ļoti labi tas, nu, tāds segments, kurā viņi dzīvo. Nu, visas performē labi. Un tas, kas man izteikti patīk, ka šogad mēs redzam mazāk tajā superdārgajā segmentā. Bet ir ļoti daudz tajā vidējā segmentā. Jā, bet mums tā vidējā cena, ja mēs kaut kādu tad mediānu taisītu, tad viņa velkās uz leju ar katru gadu. Vispār es nepaskatījos, bet varētu tā būt, jā. Nu tā, salīdzinot tas mašīnas, ir tā, ka mums tā cena drusku velkās uz leju, un tas tomēr rāda uz to, ka, nu, kas ir loģiski, ka mašīnas paliek pieejamākas, ka elektroautomašīnām tās cenas paliek mazākas, un ka tas cilvēks arvien vienkāršāk var atļauties šo elektroautomašīnu. Es vēl gribu piebilst divas lietas. Mums noteikti cilvēki jautās, kāpēc mēs vairāk nerunājam par BMW iX3 no klase. Es domāju, mēs parunāsim atsevišķi par šo, nu, tā, kad mēs runāsim par segmentiem tā mašīnā. Jā, es domāju, ka mēs uztaisīsim tā, kā mēs pagājušajā gadā darījām, iespējams pat veselas 2 epizodes. Skatīsimies, kā loģiski sadalās. Jā, kur mēs par vispār šīs mašīnas sakategorēsim, par katru parunāsim, bet to mēs visdrīzāk darīsim pēc rudens testiem, jo tomēr šie 2 dienu testi maina tos tavu uztveri, jo tur ir iespēja, nevis vienkārši, kā Kārlis saka, tagad ātri izbraukt ar visām, dabūt to pirmo bildi, bet tur mums ir 2 intensīvas dienas, tas mašīnas mainot. Kaut kādā brīdī, jā, nu, kā es teicu, mēs varbūt paņemam vēlreiz atpakaļ to mašīnu, jo mēs viņu varam salīdzināt ar kaut kādu no citām mašīnām. Tu viņus var mainīt, un tajā brīdī jau tā bilde ir daudz lielāka, tās iespējas patestēt ir vairāk, un līdz ar to tas arī tas viedoklis rodās vairāk. Jā, un kas mani pārsteidza tāds, ka Subaru bija ar 3 modeļiem. Nu, pieteikt 3, mums bija 2 modeļi. Ka, nu, tā iestartējuši labi. Šogad Subaru vispār rāda, man liekas, un rādīs ļoti labs rezultātus mums, jo tas zīmols Latvijā arī ir. Un spēcīgs, tam ir labi tāda fanu bāze. Tā ir tā problēma, ka tam cilvēkam tiešām dziļos laukos, mums ir viens paziņu kopējs. Kuram 300 km pēc Malkas jābrauc. jā, bet nu, kad tev tā mašīna ir specifiska, kur tev vajag. Tev gribās tos 4x4, tev gribās viņu augstāk, tev vienācīgi gribās normālā cenu kategorija, un tas Subaru tur, viņš saliekās visos tajos. Jā, ir augsts klīrens, ir 4x4, ir pietiekami jauda, nu, praktiskums. Relatīvi normāla cena. Jā, nu, ir īpaši tagad ar atbalstu, ka tu saproti, ka tas aiziet pirmajā iemaksā. Nu, daudz vairāk cilvēku var to atļauties. Es nesaku, ka tas ir masu produkts, kur 20,000 eiro tagad katrs pirks, bet jā, tas ir daudz pieejamāk, praktiskāks, nu, tāds ļoti interesants piedāvājums noteikti. Un ir īpaši tagad, kad brendu lojalitāte ir kritiski zema, kāda nav bijusi tik zema ilgstoši, nu, Subaru var iegūt savu jaunu klientūru, lai nebūtu tā kā Harley Davidson, kas pateica, ka viņu klienti dabiskā ceļā samazinās. Skan šausmīgi. Jā, es gribētu iet tālāk, es vēl ārpus mūsu plānotās tēmas iedomājos par vienu tēmu, ko pieminēšu. Pustēmu. Pustēmiņu mazo, jā, aizvakar senāk laikam notika Elektruma organizēta tāda diskusija, kur runāju es, kur runāja Edgars no Elektruma un Kristaps no Latgales. Mēs runājām par autotestiem. Katram savu specifika. Elektrums taisa testus, kas ir uz efektivitāti, un tieši uz lādēšanas testēšanu. Kristaps taisa 1000 km, un mēs savukārt testējam. Tās ir automašīnas, kuras mēs vairāk tādā ikdienišķajā vidē testējam, saprotam, kā viņi uzvedās tādā plašajā bildē. Un tad mums bija neliela diskusija, un tad bija pagājušā gada rezultātu apkopojums Elektrumam, un tieši viņu testiem viņi ir apbalvojuši savas tos nominācijas. Es varu ātri pāriešu pāri. Tur bija konkurss. Efektīvākais, tālākais, un kas tik tur bija. Jā, un es ātri vienkārši varu ieskicēt, kas man liekas ir interesanti parunāt par šo arī tādu īso tēmu. Efektivitātes līderis bija 25. gada tāda tēma, un no 25. gada viņa testētajiem. 3. vietā bija Hyundai Instars, 2. vietā bija Dongfengs Fortings S7, un uzvarēja to visu
25. gadā Dongfeng Box, kas bija bijis efektīvākais no visiem. Dongfengs īstenībā pārsteidz. Jā, viņam ir zem efektivitāte, bet es gaidītu, ka Instars uzvar. Jā, redzi, tomēr Dongfengs bija vēl labāks, un tam man arī bija tā doma, ka jāuzman ir uz Dongfengu, jāsaka tā. Iedodiet man lūdzu vēlreiz testu, es gribu pārliecināties, ka tiešām ir tik labi. Tad bija garākā ceļa līderis, 3. vietā Ford Explorers, 2. vietā Škoda Eurox 85 un uzvarēja garākā ceļa līderis Volvo EX90. Bet Ford Explorers 3. vietā. Nu, tas ir tas, ko viņi bija pagājušajā gadā testējuši. Nu jā, tad tur nebija citi modeļi. Okay, jā. Okay. Un tad uzlādes jaunas līderis, atkal 3. vietā Ford Explorer. Okay. 2. vietā Voja Karič. Un 1. Volvo EX90. Nu, tur ir diezgan loģiski. Kur tu viņi netestē X-Pengu? Iespējams, šī gada. Man liekas, ka jau pagājušajā gadā. Bet, un tad, kas man drusciņi patika, bija tāda vēsturiskās nominācijas, jo viņiem šīs nominācijas ir kaut kas jauns, viņi iepriekš nebija šādi nominējuši. Tad viņi tā kā atsaucas uz pagātni, kas noticies. Jā. Un tad automašīna, kas bija efektivitātes līderis posmā no 2021. līdz 2025. gadam, bija Renault Zoja. Zoja. Ok. Man pilnīgi silti ap sirdi palika. Man Zoja atgādina vienu mūsu cīņu biedru, kuru, diemžēl, vairs nav starp mums. Lai viegli smilts. Jā, un kurš bija kārtīgs Zoja fans. Un man uzreiz bija tāda sajūta, ka, redz, ka Valdis ir tepat kaut kur tuvumā, un viņš ļoti priecātos par to. Jā, un tad bija garākā ceļa līderis 2021-2025. Tā bija Hyundai Ioniq 6. Nepārsteidz. Absolūti, plānoti. Un tās bija arī tās nominācijas, kas tur bija, kas man likās forši, ka arī viņi ir izdomājuši, ka no tā, ko viņi dara, ir jāuzstājas kaut kāds tas rezultāts. Viņš jāsaformē kā kaut kādā kopējā rezultātā. Tā kā tā. Bet starp citu, šie elektromu pasākumu es viņiem pateicu, lai viņi pārliek, jo viņi gribēja to rīkot pagājušajā nedēļā, tieši kad bija auto palaišanas preses konference. Un tad teicu, visdrīzāk ļoti daudz uzmanību pievērsīs tam un būs turklāt, nevis pie jums. Protams, jo tur arī dīvoriem bija jābūt klāt, mašīnas nebūtu bijušas pieejamas daļa. Jā, bet tad man gribās pārslēgties, tie, kas mūs skatās, droši vien ir pamanījuši. Mēs esam apģērbti tā kā parasti. Mēs esam skaistāki nekā parasti. Mēs esam sapucējušies, man gribētos teikt. Un tas nav tikai dēļ jums. Tas ir arī kāda cita nopelns. Vajadzēja teikt, ka mēs tā cenšamies podkāstu pēc. Tas ir arī šī mašīnas dēļ. Atcerieties, komentēt, jā. Jā, un tūlīt mēs nonāksim pie tā konteksta, kas ir šī par automašīnu. Tie, kas vēl varbūt aizmirsa vai nenoklausījās, iepauzējiet un ierakstiet, kā jums liekas, kādā automašīnā mēs sēžam un šo filmējam. Tie, kas skatās, redz krēslus. Tā īsti neviena tāda hinta pa taisno nav. Es nezinu, tur var salasīt, neko nevar salasīt. Salasīt nevar, bet, ja ir eksperti, kuri noteiks, es teiktu, man būtu jāmin. Es krāsai pievērstu uzmanību. Krāsas tonis ir drusku specifisks. Es domāju, kamerā viņš izskatītos kā citas mašīnas. Labi, jo man tas brūnums būtu bišķi tā kā dabā, viņš man sit cauri, jo viņš atšķirās. Viņš atšķirās no citām automašīnām. Viņš ir tāds, mēs varam pateikt priekšā, viņš ir bišķi tāds oranžīgs. Tagad padomājiet labi. Tad iepauzējiet, ierakstiet, ar kurā mašīnā mēs sēžam. Un tad, kāpēc mēs varbūt esam tādi, zoidāki šodien? Un kopā. Jā, vienlaicīgi vienā vietā. Mēs šodien bijām uz jauna Porsche autosalona, Porsche lidostā atklāšanu Ulmaņa gatvē. Ir atklāts no šodienas jaunais Porsche salons, daudz plašāks nekā 25 gadus atpakaļ atvērtais Krastīles salons. 26. 26, jā, 2000 gadā. Jā, 26, pareizi. Tad būs salonā būs 9 mašīnas visu laiku. Serviss ir ar stiklu un viņš ir redzams, kā jūsu Porsche apkopi, kā remontē. Apčūna. Jā, tu tā sajūta ir drusku tāda. Tur iekšā ieejot, tie, kas zina to ēku, kam viņi kalpo iepriekš, atcerās kaut kāds moments, bet cik labi ir integrēts. Tas jumta elements man vienkārši bija wow.
Labi, un tas ēkas ir palicis kaut kāds jumta elements un sienas ārējās. Nu, Nekas jā, cits. nu, saprotams, jā, bet tas, ka viņi to paturēja, to jumta elementu, tas tāds, es teiktu, ka wow. Un šis ir jaunākais, svaigākais Porsche centrs pasaulē. Te ir jaunākās vadlīnijas ievērots, un šis nav vienkārši dealer centrs, šis ir destination centrs. Kas nozīmē, ka šeit ir, bišķi līmenīts uz augšu nekā, es nezinu, Viļņā. Jā, to arī mums teica, bija reģionālais vadītājs Porsche, kurš arī teica tieši to, ka, ka šis ir pirmais tāda pilna mēroga destination centrs pasaulē pēc jaunajām vadlīnijām. Un viņi ļoti aicina katru atbraukt, izbaudīt, apskatīties. Un tā ir vēl viena lieta, ko es droši vien mūsu daudziem klausītājiem aicinātu. Varbūt kaut kādā brīdī nejusties tā nērti vai baidīties braukt. Es esmu dzirdējis, es tur braukšu kaut kāds Porsche un tā. Brauciet! Jūs tur apčubinās, jums uztaisīs kafiju, jums parādīs to mašīnu, jo pat ja jūs šodien nesat... Svarīgi ir arī, kā jūs paši tur uzvedaties. Ja jūs tur aiziesiet kā zaķpastels, nedod Dievs, man kāds uzrunās, pašiem ir jābūt laipniem, atvērtiem, pieredzēji, kas būs. Jā, un es teiktu tā, ka pat arī Porsche ļoti labi saprot. Pat ja jūs šodien nesat Porsche klients, tas nenozīmē, ka jūs nebūsiet pēc gada, 2 vai 8 un 10 gadiem. Tieši es iedomājos. Porsche ir tas, kas vidējiem cilvēkam vēl liekas tāds aizsniedzamais. Mums būs nākamais temats, kurš man liekas, ka vidējiem cilvēkam liekas neaizsniedzamais. Kas tā arī ir. Jā, bet Porsche ir tas, kuru tu vari vienu dienu iedomāties, man nospīdēs, un tad man būs Porsche. Jā, iespējams mazlietots, bet Porsche. Man liekas, tas ir tāds vispār stereotipiski. Katram vīrietim tajā manā vecumā būtu jāgrib braukt ar Porsche. Vai tev gribas braukt ar Porsche? Tavā vecumā? Ne ar to, ar kuru būtu jāgrib braukt. Tad 718 vai... Nē, man tur tas 911, man negribās. Man tiešām negribās. Man ļoti patīk, ka viņš izstāsta. Tev negribas tos klasiskos. Jā, manā vecumā, un man ne ar vecumu to Porsche gribās, es varētu tādu mazo komentāru par Porschiem. Man ļoti patīk, kā izskatās 911. Uzbūve un tas virsbūve un tas dizains. Man ir viena no skaistākajām mašīnām. Vienlaicīgi es viņu neredzu sev, es arī sevi neredzu tajā, bet... Tad nākamais tuvākais Panamera un Taycans? Nē, man tas viss... Man tā nākamie tuvākie. Jā, es saprotu. Tā bišķi aizgāja arī tā budžetā iedzīgākā, kas būtu it kā loģiski. Ok, 718, protams, ir ārpus uzreiz. Nē, to visu atmetam. Man nav šo automašīnu tāds. Es nejūtu sevi. Tad ir Makans un Cayenne. Zini kā, es sapratu vienu lietu. Šo niekāpu jaunajā elektriskajā Cayennē mēs jau bijām runājuši. Tā prezentācija Latvijā jau bija kādu laiku, bet viņš joprojām nav, protams, un šodien atkal bija atzīts viņš. Bet mums solīja, ka mums būs iespēja. Ne tik pietiekam drīz jau, īstenībā. Jā, mums būs iespēja izmēģināt Cayenne. Bet tas, par ko es gribēju teikt, es iekāpu tajā Cayennē. Un es sapratu vienu lietu. Tu kāp, tur viss ir kā vienkāršs krēsls, ir tāds klasisks. Bet tu viņā iekāp, viņš ir uzbūvēts tik perfekti. Viņā jūties superērti. Nostrādāts. Es esmu gatavs. Un tur ir tā, ka tu redzi, tas dizains ir tāds old schoolīgs bišķi, bet viņš ir tik labs, ka tu iekāp, un es esmu gatavs braukt uz Prāgu, attaisiet lūdzu salonu durvis, es vienkārši braucu uz redzēšanos. Un es zinu, ka es aizbraukšu, man mugura nesāpēs, es jutīšos forši, man būs komfortabli un būs labi. Bet to viņi arī teica atklāšanā, ka tas ir par, to viņš ietērp kā mīlestība, bet, ka tas ir par braukšanas pieredzi būtībā. Tieši tā, un arī tā braukšanas pieredze jau sākās ar to, ka tu iekāp tajā mašīnā. Un man patika tas salīdzinājums, ko teica reģionālais vadītājs, ka viņš teica, ka kad tu bērnam 11 gados stāsti, kas ir mīlestība, tu vienmēr nofeilosi tajā, kā tu to stāsti, jo tā ir jāsajūt. Un viņš teica, ka iekāpjot Porschā, tas ir tuvākais, kā tu to var sajust. Ar tā doma bija tāda. Un, kad tu iekāp tajā, jo tur nav lielākie ekrāni. Jā, viņš ir ieliekts ekrāns, interesanti, bet tas, ko mēs esam no mašīnām redzam, kaut vai atgriežoties atpakaļ uz mūsu testiem, it kā, labi, tur jauda, ko tu nevari iekāpjot notestēt. Tur tikai galvas varbūt, ka tur ir milzīga jauga, bet no tāda salonu viedokļa, tur nav super inovācija. Tur ir dažas inovācijas, kuras tiešām ir, teiksim, tas apsildāmies sāni, rokturis apsildāmais, tas rokbalsts apsildāms,
Bet tur nav tādu citu lielo tādu superinovāciju tajā mašīnā. Nu, no tāda tehnoloģiska viedokļa. Bet tu saproti, ka tajā mašīnai nav jābūt over-engineered. Tam ir jābūt viņai pareizi, labi uztaisītai. Un te ir tas jautājums, kas atgriežos ar manu to pašu iepriekš minēto Nissan Micro, kas ir Renault 5 šajā gadījumā. Viņa ir labi uztaisīta. Viņai nav super ekrāna. Viņai nav viskā, bet viņa ir smuka un viņa ir ērta. Un tas ir tas darbiņš, kas ir jāizdara mašīnai. Tas ir pirmais, jā. Kad tu bāzes izdarīsi, tad tu vari sāc apaudzēt ar vispārējā. Un tad Porscham tu iekāp tajā jaunajā Cayenē un tu saproti, ka labi, tā mašīna ir ārpus mana budžeta ļoti tālu, protams, bet, būtu tas budžets, varbūt tas būtu tas, ar ko no Porsche es tiešām gribētu braukt. Un pat īstenībā nesapratu, tas ir Porsche, bet tajā mašīnā tu jūties tik ērti. Es varbūt sevi ar Porsche zīmolu vispār neasociētu, man liekas, tas ir tāds baigi pa lielu šis zīmols, bet kopumā, jā, šis salons ļoti foršs, interesants. Atklāšana bija, mēdīpa atklāšana bija. Vēl pie atklāšanas reģionālais vadītājs, kas atbild par centrālu austrumu Eiropu un Baltiju, viņš pieminēja, ka, lai gan viņš pats ir sirdī 911 fans, benzīna galva, vai kā viņš tur teica, es īsti neatceros, bet kad viņš iekāpa elektriskā Cayenne un izbrauca, viņš atkal iemīlējās. Nu, tā kā atkal, jā, tas Porsche viņiem radītās sajūtas, un es varu teikt, jā, iekāp, un ir tā, ka ir super ērti. Tā kā, jā, bija Porsche salona atklāšana, visi aicināti aizbraukt, es teiktu, tiešām apskatīties, man salons ir izdevies lielisks, un tas salons ir Umaņgatvē. Mēs viņu redzam tur pa logu ārā. Visu tu iedevi hintu. Bet es jau tagad gāju to, ka mēs atklāsim, kas šī ir paudmašīna, kurā mēs Pagaid, vēl var iepauzēt, un tagad ierakstīt komentāru. Jums beidzot ir pirmais hints. Ja vēl neesi ierakstījis komentāru, tad tagad ir īstais brīdis, jo tūlīt Jānis vairs nevar nociesties, viņam ir jāpasaka. Es biju ieplānojis, ka mēs caur šo iziesim uz to. Nē, es būtu arī nepateicis vispār. Nē, tad mēs nevaram pat klausītājiem būt tādi. Jā, tad mēs to salonu redzam tur pa logu cauri vieniem vārtiņiem. Mēs esam kaimiņu salonā, mēs esam autobrauc salonā, un mēs sēžam ne Kuprā. Es domāju, ka to tie, kas redz, saprot, ka ne Kuprā. Mēs esam Xpengā, protams, un lielajā G9 Xpengā. Tu pateic arī modeli. Man gribējās pateikt. Man gribās padalīties, man gribās, lai te mūsu klausītāji un skatītāji saprot. Un, mēs sēžam tajā mašīnā, kurā savukārt ir tā engineerings ir tiešām ļoti augstā līmenī, kur ir krēsli, kur arī ir ļoti ērti, savādāki, bet ērti. Es pateikšu vēl kaut kādu citu, pirms to es pateicu tālāk. Ja mums būs grūti izlemt, kurš tad ir tas īsti pirmais, tas, kurš pateiks pareizo virsbūves krāsu, tas uzvarēs. Labi, sarunāts. Visi skrien uz Kupru, skatos, tur redz Kupru, tāpēc saku, visi skrien uz Xpengu skatīties, kādā krāsā ir deva mašīna salonā, ja? Jā. Arī tā ir opcija atbraukt ciemos pie viņiem. Arī šeit apskatīties tie, kas nav redzējuši. Xpengu vispār tāda mašīna, ko es teiktu, ir jāapskatās, vai tajā elektroautomašīnas tēmā būt, tad Xpengs ir viens no tiem, kas, man liekas, šogad sevi ir ļoti labi parādījis. Un, jā, plauktiņu augstāk. Uz citu zirgu. Es teiktu, kā arī nevis plauktiņu, bet tur mēs runājam par stāvus augstāk. Jā, bet zirgs tik un tā. Zirdziņš ir un skaists zirdziņš uz tikko prezentētu automašīnu, par kuru ir ļoti daudz diskusiju online. Super daudz. Un kas man pārsteidz no cilvēkiem, kas par auto vispār nekomentē tipiski. Tāds saplīs, tad ieliek komentāru. Tagad man ir viedoklis. Tātad mēs runājam par kuru zirgu? Visi ir uzminējuši droši vien, vai ne? Tas nav Lambo, tur ir bullis. Protams, tas ir Ferrari. Mēs runājam par, kā tu izrunātu? Luče vai Luce vai Luce? Es teiktu, ka Mūče. Man arī gribas teikt Luče, bet tad, kad es mākslīgos šitos rīkus izmantoju balss režīmā diezgan bieži, Geminai teica Luce. Man liekas, ka tas ir nepareizi. Man liekas nepareizi. Mēs runājam par šo jauno, tā mēs paliksim pie Luče. Luče.
par Ferrari Luča. Jaunais elektriskais Ferrari ar dizainu, kurā lasās Ferrari līnijas, kurā lasās Ferrari lampas, manā vismaz galvā, kurš neizskatās pēc klasiskā Ferrari, kas man ir patīk, man negribās. Tas tā kā, zināt, Porsche nepaņem 911, kurā jāieliek ir elektriskais motors, kas būtu nepareizi. Ferrari arī nepaņem, nezinu, tur F40, es esmu vecs, es zinu, kas ir F40. Vai es zinu arī, kas ir Testarossa. Zinu, es neuzskatu sev par vecu, bet es arī no F40 zinu. Jā, Testarossa. To es gan nezinu. Kāro, redz? Bet es zinu LaFerrari. Ferrari zinu visi, bet es zinu, neiksim, arī Ferrari Testarossa, tādu modeli, vai ne? Leģendāru arī modeli. Te ir tā mūsu vecuma atšķirība nedaudz. Tad, jā, paņem, jebkurā no šiem moderniem iekšzemes Ferrari un elektromotoru, man liekas, ir pārāk neinteresanti, pārāk vienkārši. To noteikti Ferrari negribētu darīt arī. Viņi grib, lai katrs modelis būtu ar savu individuālo raksturu, tāpēc tu paņemtu jebkuru esošu un vienkārši nomainītu motoru. Tas nestrādātu. Tev vajag pilnīgi svaiga lapa, tu sāc no nulītes. Un tas ir redzams. Un daudzi tur vaino jauno Ferrari vadītāju, daudzi tur vaino vēl tur visu ko, jo tas kopējais... Pat Apple beigās tur vaino. Jā, tāpēc, ka Johnny Ive, tā kompānija, ir salona dizainā piedalījusies, vai pat tur zīmējusi viņu, un tad pēkšņi ir Apples vainīgs pie tā, ka Ferrari ir tāds kāds ir, vai gan viņi ir tikai par salonu tur strādājuši, cik es saprotu. Tad jā, mēs runājam par šo Ferrari, cik bija, 460,000 eiro? Nē, vēl 100 klāt. 500? 550. Bija $640,000. 640 man bija, 4,6 man bija, bet tie bija dolāri, jā. $640,000. Jā, es katram ieteiktu apstīties ar plānojumiem, kā tā mašīna izskatās. Ir dizainiski specifiska. Man liekas, ka tad, kad viņi izlaid to zilo krāsu, viņi speciāli gāja uz to, ka tev uzreiz būs viedoklis. Jā, un tā ir vēl viena lieta, ka principā pamat promo materiālos mašīna nav sarkana. Viņa fonā ir sarkana, redzam? Jā, es speciāli uzlādēts ieliku bildes ar sarkano, lai cilvēks neatlektu no datora. Jo viņi rāda viņu zilu un dzeltenu. Dzeltenā, manuprāt, ir tā Ferrari krāsa, kas ir bijusi. Zila krāsa, man liekas, ir no jaunajām krāsām. Jā, šitas neierasti Ferrari un tādu zilu redzēt. Bet es ļoti labi saprotu, ko Ferrari ir izdarījis, un, manuprāt, viņi izdarījuši šo fenomenāli labi. Viņi ir uztaisījuši haipu. Principā viss internets cepjās par to. Tā vismaz kaut kādi burbuļi, kas ir. Un ārpus arī automašīnu burbuļiem. Ārpus automašīnu, tas ir svarīgākais. Pēkšņi tu esi aizsniedzies līdz tiem, kuri nekad savādākā scenārijā neaizsniegsies līdz tevīm. Un visi runā par šo auto. Un tad man gribās nedaudz pagaidīt, jo runā tie, kas to mašīnu, nekad nenopirks. Būsim vienkārši godīgi. Pat lietotu nenopirks. Jā, es arī varētu tur izteikt komentārus, bet patīk, nepatīk ir viena lieta. Man tā mašīna kaut kur patīk pat. Es esmu tas, kuram patīk nestandarta automašīnas, līdz ar to droši vien, ka man tas dizains, kurš ir savādāks, man patīk tāpēc vien. Jā, man tās dalītās jūtas, es gribu vairāk redzēt, to, kā viņš patiesā dzīvē izskatās, nevis, ko tur kādam apskatniekam ir iedots, kā viņš izskatās, pie trases, saprast tos dizaina elementus. Es redzēju, tur cilvēks bija izbāzis roku tur priekšējam pārsegam. Ok, bet lūdzu parādi, kur tev tā roka gāja un tā tālāk, vai tas tiešām ir tāds viss. Tā gribās saprast to visu pasākumu vairāk. Es cepuru nos par uzdrīkstēšanos. Tas noteikti. Jo viņi varēja iet to vieglo ceļu. Viņi izvēlējās, ka mēs taisam jaunu nodaļu. Jo bija skaidrs jau no paša sākuma. Ferrari un elektrisks, tas rīvējas. Tas cilvēks smadzenēs rīvējas. Un tad viņi, ja ir bērze, taisam viņu lielāku. Nevis izgludinām. Un to viņi ir izdarījuši. Tā kā pilnu programmu. Un te man liekas vēl svarīgi ir tas, ka, kā dabā viņi būs proporcijās, tas BMW X3 labs piemērs. Bildēs, man liekas, šis tās... Drausmīgi, tās pirmās bildes bija fuj. Man negribēs teikt drausmīgs. Es pateicu. Jā, bet es tev varu piekrist. Tad, ieraugot, es atceros to prezentāciju, viņi nobīdīja nost kaut kādu to aizkaru. Ok, pag. Tas proporcijas tomēr strādā. Tur viss ir labi. Jā, savādāk, atkal savādāk. Atkal internets cepjās, bet
šis tas labi. Un tā, kā tu viņu dabā paskaties, kā tu to saloni. Jā, tāda stūra ir dīvaini, bet tas smuki. Nepareiz, bet smuki. Jā, tas salons, bet tur viņš ir labs. Un beigās tu saproti, tā mašīna ir forša dabā. Man ir bijis bail, ka ar to Ferrari, bail, bet man tāda sajūta ir, ka to Ferrari dabā būs tieši tas pats, ka dabā viņš iztīsies forši, vai vismaz netik slikti, kā daudz viņi mēģina uztaisīt. Kopumā man vispār gribās teikt, ka man ir prieks, ka arī šis ražotājs iet elektrifikācijā. Piespiedu kārtā, nepiespiedu nav svarīgi. Tas ir jau nianse, bet tie tehniskie parametri, tie arī bija labi. Tas nebija tev kaut kāds, nepaņemsim to, kas ir plauktiņā, saliksim kopā. Nē, tur, sāksim ar to, ka jau ir 800 volt arhitektūra, viņi ir speciāli dizainēts priekš viņiem, motors ir, tur arī ļoti padomāts bija par skaņu, jā, tas arī bija baigi forši, ka viņi nevis uztais to mākslīgo skaņu, kas ir pārsvarā mašīna, kas atgādina V8 vai V12, kurai mašīnai, vai kaut kādu disku beršanos kopā skaņas. Bet viņi paņem tās skaņas, kas reāli nāk no mašīnas, vai tas ir invertors, vai tā ir tur dažas detaļas vienkārši sīts, vai tur kaut kādi rotori bišķi taisa to skaņu. Viņi, tā kā paspilgtina to, viņi ielaiž salonā šīs skaņas. Jā, viņi necenšas mānīties, viņi cenšas būt godīgi pret klientu. Man, kā ar to tehniskiem parametriem, man bija viens cits faktors, ko es tieši iedomājos. Tas ir Ferrari. Ar ko mums asociējas Ferrari? Ar kaut ko pārdabisku jaudu, ar pārdabiskiem uzrāvieniem vispārējo. Viņi tur ir, bet vienlaicīgi. Tie cipari nav unikāli auto nozarē vairs. Tā starpība tā jau fizika sāk spēlēt. Protams, un tas, ko es gribu teikt, ka iekšdedzēji, tas ierobežotājs bija šī super tehnoloģiskā attīstība, spēja, kaut kādu R&D un visu, bet tie cipari, tam pašam lielākiem elektroautoražotājiem, pēc kā, ko tu rēķini, bet idejas, ka tai pašai Teslai paskaties X-plaidu, lielais X-plaids ir ar tādiem pašiem parametriem. Un S-plaids ir tad ātrāks vēl. Jā, un S, kurš jau ir tāds mazāks, bet lielais X, kas ir, tāds minivans pat, man gribētu ļoti ietilpīga mašīna. Viņa parametri nostājās vienādi ar Ferrari, un tas man drusku lauž galvu, ka zīmols, kurš ir bijis par un ap sportu, par formulu, par superātrajām mašīnām ar visu, ka tev jau sāk palikt tā, ka tev vairs, nav iespējas izdarīt kaut ko pārāk sportisku. Porsche, par ko mēs tikko runājām, jaunais, Cayenne, bērndārs vadamā mašīna, tādā pasaules bildē. Jauda jaunai elektriskai Cayennei, tāda pat kā Ferrari. Jā, te es domāju, jau mēs sākam sasniegt tos limitus, kas ir pieejami vieglās automašīnas formātā. Jā. Un tas ir tas interesantākais, ka jā, tam Ferrari visi parametri ir labi, bet viņi vairs nav unikāli. Nav unikāli tas kā kādreiz varēja tas Ferrari sasniegt tur tās, 4,5 sekundes līdz 100, un tajos laikos, kad zem 10 bija jau ātri. Mēs runājam tur tos 20, 25 gadus atpakaļ. Tas būtu tā kā mūsdienās izlaists ap sekundi. Jā, tas likās toreiz vienkārši kosmos. Pašlaik atrast mašīnu, kurai tas 4 sekundes... Nē, Ferrari ir 2,6. Nē, es par to, ka mēs varam uz vēsturisku status. Kādreiz tās 4 likās super labi, un pārējiem bija zem 10 jau. Tesla Model 3 performance ir 4 sekundes. Jā, es atceros, mazais Volvo ir 4 ar kaut ko tur tās sekundes, vai pat zem 4. Tas sāk palikt tā, ka norma. Grūti izrauties to tehnoloģisku, un tas man drusku lauž galvu šajā gadījumā, ka tu saproti, ka pat tas ražotājs, kurš visu būvē, from ground up, tā kā no nulles, kā arī viņiem šī sāk palikt par problēmu, tad tur sākās citi parametri, tad tu sāk uzlādes jaudas skatīties, tur katru ķeksīti tu mēģini izpildīt. Un tā kā mēs pieskārāmies arī Teslai, man gribās pāriet uz vēl vienu tematu, kas arī mums būs noslēdzošais temats, jo mēs jau esam garām akadēmiskajā stundē, tūlīt būsim astronomiskajā stundā iebraukuši. Mums ir slikta ziņa Latvijā.
Laba ziņa Eiropai, slikta ziņa Latvijai. Nu, tur Labi, ne slikta, bet nekāda ziņa. nekāda ziņa, jā. Gribās teikt, slikta, bet tā ir nekāda. Mūsu kaimiņi, lietuvieši. Aplausi. Bravo. Esat izdarījuši darbiņu, esat arī tikuši visur presē. Labas darbas. Labas darbas, brāļukas. Mēs sēžam Xpengā, kas ir modus grupas importieris un modus grupai sveicieniem. Viņi arī lietuvieši, viņi gan šo zīmolu nepārstāv. Es domāju to, par kur mēs runāsim. Bet labas darbas ir vairākā ziņā. Labas darbas, ka jūs pirmie Baltijā atvērāt Teslas dealeri. Ir cits labas darbas, kā mēs to nosaucām tikko. Kā ir pieskatītā pašbraukšana. Vai full self-driving supervised. Lietuva paziņoja, ka gerai, laižam. Maucāmas! Es teiktu. Jā, tas nozīmē, ka principā Lietuvā ir atļauts Teslai veikt šo pieskatīto pašbraukšanu, kas nozīmē, tu iekāp mašīnā, ieliec navigāciju adresi, tu sēdi pie stūras un esi atbildīgs, bet mašīna brauc pati, un tas atšķirībā no šī jebkuras gudrās kruīza kontrolas nozīmē, ka mašīna pati ir spējīga izbraukt visu, krustojumus, pagriezienus, apstāties pie sarkanā, uzsākt kustību, izdarīt visu tavā vietā. Kritiskajā momentā, protams, vadītājs ir atbildīgs par šo automašīnu, bet tur ir izdiet viss certifikācijas, viss. Es paprasīju intereses pēc Latvijā, vai mums ir kaut kāda kustība ar šo, uz ko es saņēmu atbildi. E-pasts ir saņemts. Principā tā atbilde bija tāda, ka Tesla ir sūtījusi kaut kādus e-pastus. Viss. Neko pie tā nedaram. Un pēc brīža, pāris dienas vēlāk CZD izlaida savu viedokli, ka tam dēļ, ka lielākais, ko es tur redzēju, ka neapstājas pie sarkanā luksofora, tam dēļ neapstiprina. Bet vienlaikus, kura kruīza kontrole apstājas pie sarkanā? Man ir bēdīgi. Man ir bēdīgi par to, ka caur šī ir viena no daudzajām lietām mūsu valstī, kur mēs varam būt inovatīvi. Mēs varam investīcijas saistības ar inovācijām piesaistīt. Un lietuvieši to dara super labi. Es pieļauju, ka viens no projektiem ir tieši šis saistīts ar investīciju piesaisti. Jo kopumā nevienam tas baigi tur neko nemaina, vai tur mēs atļaujam, neatļaujam. Tur pat vadītājs ir atbildīgs, viss ir kārtībā. Tur viss ar to Teslas tehnoloģiju ir ļoti labi, jo mēs zinām, ka arī Latvijā viņi ir izmantojama vai bija izmantojama caur... Līdz maijam bija. Jā, izdarot dažas darbības reāli fiziski. Mums arī ir viens paziņa labs, kurš brauc ar viņu, un tur viss strādāja ļoti labi. Es domāju, par to nevienam nav šaubu, ne jau vēl, tad Nīderlanda bija pirmā, kas atļāva un iet kopēju Eiropas certifikāciju, bet lietuvieši caur šo ko dabūja? Dabūja presi pa visu Eiropu un pasauli, pēkšņi parādījās Lietuvas kartes tehnoloģiski, un ko tas rāda investoriem? Tas rāda, ka valsts ir atvērta inovācijām. Tieši tā. Un tajā brīdī, kad mēs runājam, ka mēs šeit gribam Latvijā lielos, tur IT centrus, mēs gribam inovatīvos uzņēmumus, un mums tur šāda vai tāda programma, tas absolūti nav svarīgi, ja mums valsts kopējā politika to nevelk cauri. Jā, un tas tonis, vismaz kādu es to nolasīju no CZD paziņojuma, bija, ka mēs negribam. Nevis, kā varēja uzrakstīt, mēs gribam, bet, un salabojiet lūdzu šito, bet es nolasīju, ka mēs negribam. Tas tonis, kādu savukārt es arī nolasīju prasot ļoti atbildīgai amatpersonai, vai, teiksim, diez vai daudz atbildīgāk amatpersonai, kam es varēju pataisno pajautāt šo Latvijas valstī, tad arī tas man lika domāt, ka, viņi tur kaut ko atsūtīja, nav aktuāli. Jā. Un tas, diemžēl, mums novāk tajā vietā, un mums gribās. Mums pats Teslas dealer centru. Kāpēc joprojām nav? Labi, tagad ir beidzot darba vietas izsludināts, kas nozīmē, ka viņi ir atraduši kaut kādu vietu. Ziņa. Jā, šī būtu tā kā mūsu otrā pusziņa. Jā. Tesla meklē darbinieks Rīgai, jau meklē pārdevējus un pārdošanu supervizorus, kas ir, tā teikt, tie divas zemākās no tieši no salonu amatiem, no pārdošanas viedokļa. Tas nozīmē, ka jau kustās.
ka, jā, es tiešām neesmu tagad nekur dzirdējis, kur īsti tā vieta ir atrasta, bet es pieļauju, ka varbūt tās būs jāatprast citā nozarē, ka iespējams tāpēc, ka Igaunijā kādā no tirdzniecības centriem vienkārši pop-up atvērs, kas arī jau ir forši, jo galvenais, kad es biju Igaunijā iebraucis, kā tur izskatās tas viss, tur ir pieejas durvī viena modeli Y standarts stāvēja, bet testbraucējiem pieejami faktiski visi modeļu versijas ir. Nu, super. Kas man liekas ir Tas jau ir daudz. Un, jā, man ir aizdoms, ka es zinu, kam paprasīt, un es rīt paprasīšu, kurš tieši tirdzniecības centrs Latvijā tas būs. Jā, es tieši iedomājos, ka zinu, kam paprasīt. Tā kā man negribās pabeigt to bēdīgo ziņu par... Jā, vēl es ātri piebildīšu par pašbraukšanu un Eiropas statusu. Šobrīd ir 2 valsts Eiropā, kas ir atļāvušas to, un tā ir Nīderlanda pirmā, un kurai sekoja Lietuva, un ir vēl 2, kas ir ļoti aktīvi, kuru katru brīdi apstiprinās arī Beļģija, kas vēl pagājušās nedēļas beigās bija nobraukusi no 5000 nepieciešamajiem 2000 km, un Grieķija gribēja būt tā otrā, kas apstiprina, un tad aktīvi strādā, lai būtu trešā, kas apstiprina. Vienkārši nepaspēja. Vienkārši leiši bija ātrāki. Iedomājiet, leiši bija ātrāki. Un pie tam valstiska lēmuma pieņemšanā. Un jūnijā ap Jāņiem, es neatceros, tas bija 22. pirmdiena, tā laikam ir. Tajā Eiropas Savienība lēma pirmo reizi, vai šo visā Savienībā atļaut. Tā kā iespējams tālāk jau mēs visi vienkārši iekritīsim tajā. Nu jā, CZD grib vai negrib, bet Eiropā būs atļauts. Droši vien būs iekšējās regulas, mūsu kaut kādi vietējie noteikumi. Būs 2 gadu pieņemšanas periods. Jā, droši vien, ka tā arī būs. Tā kā jā, mēs esam vairāk kā astronomisko stundu jau. Vairāk akadēmisko arī. Jā, vairāk kā akadēmisko arī, bet jau esam pāri astronomiskai stundai, un tas ir tas mūsu limits, kurā mēs cenšamies iekļauties. Jā, paldies, ka klausījāties un skatījāties. Ielieciet īkšķīti, piesakojiet, ielieciet komentāru. Ko es tev pārtraucu teikt? Laikam to es arī gribēju teikt. Jā, nu. Man gribēju teikt, iesakiet kādam noklausīties mūsu podcastu. Man šodien Kārlis ieteica noklausīties vienu citu podcastu. Es ar pilnīgi prieku noklausījos to podcastu, ko Kārlis ieteica. Citreiz draugiem jāuzprasa, ko paklausīties, un ja jūs klausīties mūsu podcastu, iesakiet arī mūsu podcastu kādam noklausīties. Kādam, kam ir interese, es domāju, ka patiks. Un šajā sakarā es gribētu īpaši izcelt vienu mūsu klausītāju, manu kaimiņu Edgaru, kurš man bez katras epizodes pasaka, bija paiforša epizode, paldies, un tad mēs tur pasmējamies par to, kāda joprojām ir izmantota bilde uzlādās podkastam, ka tad man bija, tas ir 7 gadu atpakaļ, attiecīgi es esmu krietni pamainījies izskatā. Jā. Tas laiks dara savu visiem mums, lai kā mums gribētos vai negribētos. Laikam savu pieskārieni. Attīstamies un arī vizuāli attīstamies. Tā kā paldies vēlreiz, ka klausījāties. Cepums, atcerieties uzlādēties un tiekamies. Tiekamies nākamajā epizodē. Yeah! Uzlādēts rullē! Hey! Kad gribi zināt, kas tālāk brauc, kur pasaule lādējas, kur spēks mostas augšup, te nav baumu tikai skaidri skaidri, te runā skaļi un tu vari tiem ticēt. Elektroauto rindās stāv, jaunas trāsas, jauni plāni galvā, atjaunīgi vairs no sapnes stāvs. Tas ir šodienas kurs, tas ir mūsu stāvs. Uzlādēt, līderi spēlē, te ritms ir fakti, nevis tukša dīri lādēt. Virziens uz priekšu, jaunākas tendences rādēt un ceļi uzlādēts. Vārds, kam tiks, no pilsētas sirdīm līdz mazām mājām viss uzlādēts, uzlādēts. Mēs ejam tālāk, jo jūs spīdat spilgti. Valsts galdiem karstas māpas krīt, viņu pētījumi palīdz lēmumus tvīt. Universitātes lekcijās skan viņu grafiki, kas rāda, kur iet un kāpēc gan. Labāk dzīves veids nav tāla plūdmalē, tas ir velosipēds, zaļš šams un gudra ielajā. Komanda strādā, smaida sējās, deg. Katrs raks ir solis, kur nākotnē kļūst tuvāk vēl. Uzlādēt, līderi spēlē, te ritms ir fakti, nevis tukša dīri lādēt. Virziens uz priekšu, jaunākās tendences rādēt un ceļu uzlādēts. Vārds, kam tiks, no pilsētas sirdīm līdz mazām mājām viss uzlādēts, uzlādēts. Mēs ejam tālāk, jo jūs spīdat spilgti. Pavaruva, patuva, varu, 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 varu,
kā gaismu virs galām, un tu redzi, tas strādā. Tas strādā. Uzlādēts, līderis spēlē, te ribts ir fakti, te ir droša bilde. Uzlādēts, virziens uz priekšu, elektropasaulē atver tev ceļu. Uzlādēts, vārds, kam tiks no valsts zālēm līdz auditorijām. Viss uzlādēts, uzlādēts, mēs ejam tālāk, jo jūs spīdat spilgti. Hey! Ba-ba-ba-doo-ba-doo.